Vēlāks Dragans Mitrs piesnām, tad tu tiec vienā acu mirklī. No pirmā acu uzmetiena Dānija nu dienu neatgādina vietu, kur varētu dzīvot pasaules laimīgākā nācija. Riebīgajiem nepastāvīgajiem laikapstākļiem šajā sarakstā vēl var pievienot arī mega augstos nodokļus. Vēlaties dzīvot Dānijā? Esiet gatavi atdot līdz pat 60% savu ienākumu valstī. Tomēr Dāņi ir un paliek pasaules laimīgākā nācija. ANO ikgadējā laimes ziņojumā Dānija jau gadiem ieņem pirmo vietu, kamēr Latvija šajā sarakstā ierindojusies vien 88. vietā, krietni atpaliekot no Ganas, Bolīvijas un Baltkrievijas. Kādi tad ir laimīgas valsts noslēpumi? Dodamies uz Dāniju tos skaidrot. Mūsu pirmā pieturvieta Kopenhāgenā – Laimes pētījumu institūts. Nevalstiska organizācija Domnīca, kurā pētnieki pēta nācijas laimes iemeslus. We could see that there was a growing awareness of the happiness agenda on the international scene, in the United Nations, OECD, different governments around the world working with happiness. And we thought it was natural to have a think tank focusing on this field in Denmark because of the rankings in the international surveys. There are a lot of countries that have taken steps to measure subjective well-being and happiness. Why? Because they think that it's a part of the quality of life. So once, if you want, it's like a shift from quantitative objective for the society. So we measure things, we measure economic growth, and shift from this situation that was the case in the 90s, 2000, to a new situation where governments focus much more on the quality of the public policy. Protams, Dānija ir pasaules labklājības valstu sarakstā, un tās iedzīvotāju vidējie ienākumi ir vairāk nekā 6 reizes augstāki nekā Latvijā, tas pēc nodokļu nomaksas. Taču teicienā par to, ka laimi par naudu nenopirksi, ir daļa taisnības. Pasaulē ir arī krietni bagātākas valstis, kuru ekonomiskie rādītāji Dānija iekabina tā teikt vienā setā, tomēr laimes reitingā to sniegums ir krietni zemāks. Wealthier nations are on average happier. But the discussion goes towards whether a society, once it becomes wealthier, such as the Danish or Latvian, do we then become happier? And there are reasons for why we don't. Kādi tad ir Dāņu laimes noslēpumi? To atklāja apjomīgs Laimes institūta pētījums. Galvenie iemesli, kā vienmēr, ir vairāki un tie ir savstarpēji cieši saistīti. Pirmais un ļoti nozīmīgais faktors ir uzticība. Dāņi uzticas viens otram, un tas padara dzīvi vienkāršāku. What's characteristic of Denmark is that the Danes have trust both in other people, they have trust in, to some degree, in the politicians, though that have been declining lately, and they have trust in public institutions. They have some degree of trust in companies as well. Does that trust means that you will buy a used car from your prime minister? Actually, I think our prime minister uses a bicycle. But yes. Yeah, I would. I have a big trust in the government and the whole legal system and everything there is in Denmark. I have a lot of stories where friends of mine forget laptop, purses, wallets, and the wallets with the money or the laptop was brought back to them by the person that found it. Nākamais Dāņu laimi veidojošais elements ir drošība. Te vairāk runa ir ne tik daudz par drošību ielās, kā par sociālo aizsargātību. Dānijas labklājības valsts ir krietni samazinājusi to nedrošību cilvēkos, ko rada iespēja pēkšņi saslimt vai zaudēt darbu. Cilvēkiem ar zemākajiem ienākumiem sasniedzot 65 gadu vecumu labklājības valsts garantē pensiju un pabalstus pat 120% apmērā no to iepriekšējiem ienākumiem. Visiem dāņiem ir garantēta bezmaksas veselības aprūpe un augstākā izglītība. Studentiem valsts maksā aptuveni 700 eiro lielu ikmēneša stipendiju. Jāatzīmē gan, ka šo labklājības valsti nav uzbūrusi labā feja no Hansa Kristiāna Andersena pasakām. Šīs augstās garantijas finansē neviens cits kā paši dāņi, maksājot no savas kabatas pasaules augstākos nodokļus.
Ja jūsu ienākumi pārsniegs aptuveni 50,000 eiro, jums var nākties valsts kasē iemaksāt pat 60% no saviem ienākumiem. Kopējais nodokļu sloks Dānijā ir teju 2 reizes augstāks nekā tas ir Latvijā. The high tax rate enables Denmark to become what I will label a social investment welfare state. And by social investment, I think it's important to point to that the whole educational system implies that most people get an education and a lot of people get a further and even higher education and thereby have better options on the labor market, better options to be involved in democratic decision making, better options to be integrated in society. So using the welfare state as an investment for education but also for childcare makes it possible for both men and women to be on the labor market, and therefore the high tax rate is in a sense a prerequisite for having a developed welfare state, making it possible for people to choose the life they would like to live and make sure that they don't end up living in poverty. Augstie nodokļi ir neviena cena, ko dāņi maksā par savu labklājības valsti, bet tie ir padarījuši Dāniju par vienlīdzīgāko pasaules sabiedrību. Runa ir ne tikai par ienākumu, bet arī par iespēju vienlīdzību. Šie ir Pasaules bankas veiktie Gini indeksa aprēķini, jo zemāks rādītājs, jo vienlīdzīgāka sabiedrība. Dānijā Gini ir 24% augsts, Latvijā gandrīz 37%, bet ASV ir ārkārtīgi liela nevienlīdzība – 45%. We sometimes say if Americans want to live the American dream and not just to dream it, they should go to Denmark. We know that happiness is relative. People compare with each other, and the high level of unhappiness is coming from interpersonal comparison. So when you have, the more you have inequalities, the more you have negative interpersonal comparisons. By lifting up the working class and making them middle class to some degree while keeping the upper class at a somewhat lower level than they are in other countries, the differences that make people uneasy around each other and make them have conflicts politically, socioeconomically, are smaller in Denmark than they are elsewhere. Laimē nekas nespēja kaitēt vairāk kā bezdarbs. Dānijā bezdarbs ir krietni zem Eiropas Savienības vidējā. Turklāt Dāņiem nevien ir darbs, bet viņi ar to ir apmierināti. Aptaujas rāda, ka 7 no 10 Dāņiem turpinātu darīt savu darbu pat tad, ja kļūtu no tā pilnībā ekonomiski neatkarīgi. Dānijā cilvēki strādā vismazāk darba stundu un visvairāk laika velta sev. Vairāk nekā 16 stundas dienā Dāņi velta ar darbu nesaistītām aktivitātēm. Te gan ietilpst arī gulēšana. Tas ir pasaules augstākais rādītājs. Šie Dāņiem pieejamie laika un naudas resursi stiprina nākamo laimi veidojošo faktoru. But in Denmark you're in a situation where a large proportion of the population have excess resources, right? Both in terms of money and time, education and so on. And they tend to volunteer that for different purposes, right? So that means that, especially in terms of sports, sports clubs for the young and so on, a lot of people invest time and money in making those work. Ir vēl vairākas interesantas lietas par Dāņiem sakāmas, kuras pētnieki min laimes kontekstā. Dāņi ir arī ļoti draudzēties un kopā būt mīloša nācija. Aptaujas rāda, ka gandrīz 80% valsts iedzīvotāji vismaz reizi nedēļā tiekās ar draugiem, ģimeni vai kolēģiem, kamēr Eiropas vidējais rādītājs ir krietni zemāks. Vēl var minēt attīstīto demokrātiju. Dāņi ļoti aktīvi iesaistās politiskajos procesos valstī. Vēlētāju aktivitāte te ir viena no augstākajām pasaulē. Gandrīz 90% balstiesīgo iedzīvotāju iet uz vēlēšanām. Runājot par Dāņu laimes noslēpumiem, jāsaka, ka to veido dažādi savā starpā ļoti saistīti faktori. Attīstīta labklājības valsts, ienākumu vienlīdzība, uzticība, drošība un stipra pilsoniskā sabiedrība. Skaidrs, ka šāds laimīgs valsts modelis netapa vienā dienā, un tas nav absolūti universāls. Tomēr, mūsuprāt, svarīgi ir mēģināt izprast, kas tad īsti veido nācijas laimi. Aizvien vairāk pasaules valstu un starptautisku organizāciju sāk pievērsties iedzīvotāju dzīves apmierinātības un laimes pētījumiem, un nav vairs aiz kauniem laiks, kad arī Latvijā valdības dienas kārtībā varētu nonākt nevien IKP vai investīciju apjoma kāpināšana, bet arī valsts iedzīvotāju laime.